Bija 2019. gads, un es nemitīgi studēju darbā priekš certifikātiem, lai varētu dabūt certifikātus, nolikt eksāmenus, un es studēju Amazon mākoni, ja, Amazon Cloud, un es darīju vienu certifikāciju pēc otras. Mana mīļotā Indra darīja savu lietu, un es biju principā viņu pametis. Es tikai biju ierāvies savā istabā un tikai studēju, dedzināju sevi ārā. Es sev teicu tad, kad tas ir darīts nākotnes labāk, man taču vajag labāku amatu, labāku pozīciju, tas mani padarīs par spējīgāku, zinošāku, varošāku, ja? Bet īstenībā tas viss bija, lai piepildītu šo te tukšumu iekšā. Šeit iekšā bija šis stress, šis tukšums, šī trauksme. Viņai vajadzēja sevi piepildīt, sevi piedzīvot, un to viņa arī darīja. Viņa nemitīgi par sevi atgādināja. Par spīti tam, ka es noliku vienu eksāmenu, otru, trešo, viņa visu laiku tur bija. Es kā šobaldienu vēl atceros, braucot no eksāmena uz darbu, un tā vietā, lai būtu pacēlums un sajūta, ka pat tiešām, tagad ir super kaut kas sasniegts un tagad būs krūtāk un labāk. Iekšā bija tikai tukšums. To tukšumu jau nevar aizpildīt, ja tā sajūta tur ir. Tā sajūta, kas ir iedēstīta sen bērnībā. Un viņa mēģina visu laiku sevi apliecināt, vai ne? Tavi priekšnieki, draugi, kolēģi ir kā tavs tētis un mamma, kuram visu laiku tu mēģini sevi apliecināt. Es esmu pietiekoši labs, es esmu ņemams vērā, lūdzu skatieties uz mani, man ir šis certifikāts, ja, tagad vēl viens, paskatieties, kāds es profesors. Vai ne? Bet tagad, kad šī sajūta šeit ir samainīta man tas nav svarīgi. Jā, kad, kā teikt, ir certifikācijām, zināšanām un tādām lietām ir savs laiks un vieta, kad to vajag patiešām, vai ne? Bet bieži vien, spriežot pēc savas pieredzes un ko es esmu redzējis citur, ja, cilvēki mēģina apliecināt sevi, savu vērtību. Bet neviens papīrs tev nepiepildīs šo te tukšumu. To var izdarīt tikai ar pareizu terapiju.